jomu aspektu par tulkošanu stāstīs Ilze Lokmane, Latvijas Universitātes asociētā profesore un vadošā pētniece. Lūdzu. Tā, paldies, vai ir dzirdams? Ir labi, ja? Tā, labi, tā tad jūs redzat šeit manas prezentācijas tematu. Nu, un tā tad, kā jau dzirdējāt, es pārstāvu valodnieku saimi, un tā kā esmu daudz strādājusi ar studentiem, gan latviešu filologiem, topošajiem, gan tulkotājiem, tad esmu arī uzkrājusi diezgan lielu pieredzi tulkotās valodas jautājumos, un šodien tad faktiski ļoti jauki, jo zināmā mērā iznāks arī turpināt iepriekšējās runātājas teikto. Nu, tā tad es izvēlējos runāt par kalkiem, jeb tulkotajiem aizguvumiem. Nu, un tad iesākumā būs īsais kurs lingvistikā par to, kas ir kalks. Šī definīcija ir no valodniecības pamatterminu skaidrojošās vārnīcas. Nu, un es pieņemu, ka jūs jau arī zināt, tos sauc par tulkotajiem aizguvumiem, un tāds dežūra piemērs varētu teikt debesskrāpis, kas ir pēc angļu valodas parauga darināts saliktenis, faktiski pārtulkojot šo salikteni pa daļām. Bet es gribētu teikt, ka šeit kalku definīcija ir mazliet sašaurināta, jo kalkēšana faktiski skar visus valodas līmeņus, tā nav tikai vārdu darināšana, bet, kā mēs redzam šajā schēmā, tā tad var būt vārdu kalki, kas arī ir divējādi, un nākamajā slaidā būs komentāri, kas ir kas, un ir arī gramatiskie kalki, kas arī nav visi vienādi. Nu, un te tad es centos vienkāršā valodā izskaidrot, kas ir kas. Tātad šī pirmā grupa, tiem, kas varbūt kādreiz to ir dzīvē mācījušies un atceras, ka ir tādi morfoloģiskie kalki, precīzāk tos būtu saukt par vārdarināšanas, jo šajā gadījumā rodas jauns vārds valodā pēc citas valodas parauga. Kā bezdarbība, laikraksts, līdzcietība, kokvilni ir darināti pēc krievu pirmais un pārējie 3 pēc vācu valodas parauga. Semantiskie kalki ir tie, kuros tiek piešķirta jauna nozīme vārdam, kurš latviešu valodā jau ir. Nu, piemēram, diezgan vecs semantisks kalks no krievu valodas, pasvītrot tiek lietots ar nozīmi uzsvērt, caurspīdīgs ar nozīmi atklāts, vai pārskatāms vai caurskatāms, ļoti populārs kalks, acīm redzot no angļu valodas pēc transparent parauga, un izaicinājums pēc angļu challenge parauga ir tik populārs kļuvis, ka nu jau gandrīz katra diena ir izaicinājums, un katrs sīks uzdevums, kas mums ir jāveic, arī jau ir izaicinājums. Kur pretim senāk varēja izaicināt vai nu uz dueli vai strīdu, tātad uz kaut ko tādu, kas adresātam ir grūts un nepatīkams. Un tad, kad Rimī bija akcija Aktimel izaicinājums, tad es pavisam nesapratu, kādā veidā Aktimel var kādu izaicināt. Nu, un tad tālāk par gramatisko formu kalkiem. Tad šeit ir piemērs uzraksts uz veikala durvīm, līdz veikala slēgšanai palika tātad 15 dienas, kur būtu jābūt saliktai tagadnei, nevis vienkāršajai pagātnei, tātad palikušas, un tas ir krievu valodas iespējā, es domāju, jo krievu valodā salikto laiku nav. Ja? Tātad te būtu jābūt, ir palikušas. Nu, un visbeidzot, konstrukciju kalki. Mēs redzam piemērā burtiski no angļu valodas pārtulkotu teikumu, ko es gribu teikt ir ka. Tātad latviski var pateikt īsāk, es gribu teikt ka, vai es gribu uzsvērt ka, bet no latviešu valodas viedokļa viena daļa ir lieka. Nu, vēl tāda piebilde, ka ir, protams, nepieciešami drošāki pierādījumi tam, lai mēs kādu valodas vienību varētu atzīt par kalku, jo
līdzīgas parādības valodās var rasties arī neatkarīgi no valodu kontaktiem. Un tāpēc par kādām senākiem vārdiem vai konstrukcijām nevienmēr var tik droši pateikt, ka tas ir kalkēts, bet par to, ko mēs vērojam šobrīd, tātad, ja mēs redzam, ka parādās valodā kaut kas jauns, un jau pamanām to, kā arī pirmais runātājs teica, pamanām to citas valodas paraugu, tad var diezgan droši teikt, ka tas ir kalks. Tad no valodas normas un valodas kultūras viedokļa. Ne visi kalki ir slikti, vienkārši sakot, tā tad ir vēlami, jeb literāri, pret kuriem neviens neiebilst, jo tie ir izrādījušies valodā noderīgi, un ir arī nevēlami, jeb neliterāri, kā, piemēram, atremontēt, kura vietā būtu izremontēt vai saremontēt un atmainīt, mēdz lietot ar nozīmi atcelt krievvalodas iespaidā. Un kā tad var atšķirt vienu no otra, labo no sliktā, tas ir diezgan grūti, un teorētiski to var noformulēt skaisti, bet tad, kad praksē nākas saskarties ar izšķiršanos, kurš ir vēlams un kurš nevēlams aizguvums, tad tik viegli nav. Bet tas formulējums ir apmēram šāds, ja aizguvums bagātina valodu un aizgūšanas brīdī tam nav ekvivalenta aizguvēja valodā, tad gribot, negribot, tas jāatzīst par vēlamu, kaut gan var būt, ka vēlāk šāds ekvivalents rodas, un tad varbūt aizguvums, kas sākotnēji ir bijis pieņemams, vēlāk tiek atzīts par netik labu. Un otrs, tas labi iekļaujas valodas sistēmā visos līmeņos. Tā tad ir labskanīgs, ir skaidrs nozīmes ziņā, ir gramatiski pieņemams, ērti lokāms, ērti lietojams un tam līdzīgi. Piemēram, atremontēt var viegli pamatot, kāpēc tas nedara, jo no vārdarināšanas sistēmas viedokļa tam vajadzētu nozīmēt, ka kāds ir ko saremontējis un tagad atremontē atpakaļ. Ja? Bet es uzreiz arī teikšu godīgi, nevienmēr ar šiem kritērijiem var tā vienkārši pamatot kāda aizguvuma derīgumu vai nederīgumu, un te arī valodnieki mēdz laust šķēpus un strīdēties par to, par atsevišķiem vārdiem vai atsevišķām konstrukcijām vai vārdu savienojumiem, tā tas tiešām ir. Un vēl tad ir dzirdēts bieži arī tas, ka valoda kontakti ir normāls process, valoda mainās, valodas aizgūst kaut ko cita no citas, un principā tā tas arī ir, bet vēl pie tiem argumentiem, ko es jau minēju iepriekš, svarīga ir tāda lieta kā aizgūšanas apjoms un ātrums, tātad arī kvantitatīvais aspekts. Un tas tiešām ir jau zināms un pierādīts, ja valoda taisās izzust, tad aizgūšana notiek lielākā apjomā un ātrumā, un vairāk valodas līmeņi tiek iespaidoti vienlaikus. Tas nozīmē, ka tomēr ir ļoti rūpīgi jāpārdomā par katru aizguvumu, vai tas ir vajadzīgs vai nav, un varbūt mēs varam latviski pateikt citādi un daudzkārt arī vienkāršāk un skaidrāk. Un, ja runājam par kalkiem kontekstā ar, teiksim, leksiskiem aizguvumiem, ar leksisku aizguvumu ir domāts gadījums, kad pārnāk viss vārds, skanējums un nozīme. Ja? Jo kalki ir specifiski tā ziņā, ka šķiet jau valodas materiāls ir mūsu pašu, kas tur aizgūts, bet paraugs ir svešs. Un tāpēc valodas lietotāji tos nevienmēr apzinās kā svešus, un tas arī ir iemesls, kāpēc tos neliterāros kalkus var uzskatīt par bīstamākiem. Un tagad tad par dažām kalkētām konstrukcijām, tiešām tikai par dažām, bet par tām, kuras, manuprāt, skar teksta saprotamību. Es arī mēģināšu parādīt, ka šādi nemotivēti kalki var apgrūtināt saprašanos un var arī radīt pārpratumus. Un pirmais ir angļu valodas tagadnes divdabja, jeb ģerundija ar ing tulkošana, un to var ļoti viegli pārtulkot, izmantojot vai nu konstrukciju ar divdabi ošs, ja tas ir apzīmētājs vai izteicējs, vai ar ot, ja tas ir apstāklis. Te ir citāts, ko Daina Nītiņa savulaik ir teikusi par divdabjiem ar ošs, ka tātad viņa arī uzskata, ka tā izplatība, tas plašais lietojums ir saistīts ar citvalodu ietekmi. Te gan varētu teikt, ka varbūt jau arī krievvalodas divdabji ir ietekmējuši šo lietojumu. Un viņai nākas atzīt, ka te valodas lietotāji nav ņēmuši vērā valodnieku ieteikumus un turpina šo divdabju ļoti plaši lietot.
Es esmu mēģinājis tiešām ļoti īsi izvilkt no gramatikām pašu svarīgāko, lai ļautu saprast, kā tad šis divdabis būtu lietojams. Proti arošs nosauc laikā ierobežotu pazīmi, nevis pastāvīgu pazīmi. Tad faktiski te var redzēt to, kā savienojas abas divdabja dabas, darbības vārda un īpašības vārda daba. Bet, ja ir izsakāma pastāvīga pazīme, tad labāk būtu lietot īpašības vārdu, kā piemēros, teiksim, zinīgs un piedienīgs. Bet, ja ir runa tiešām par darbību, tad ir jālieto kāda darbības vārda personas forma, tātad likuma labojumi ir skar budžetu, nevis ir budžetu skaroši. Un te ir vēl piemēri, tātad es arī pameklēju piemērus no dažādiem tulkotiem Eiropas Savienības, Eiropas komisijas dokumentiem, un te visur var diezgan viegli izlabot, tātad ietilpst, starp citu diezgan bieži arī šis esošais, kas, manuprāt, reizēm vispār ir liekas, vai arī, ja grib pretstatīt kādus pašreizējos dokumentus senākiem, tad var teikt pašreizējie, un arī pašreizējā ekonomikas paplašināšana, jo notiekošā nepasaka iti neko, skaidrs, ka tā notiek tāpat bez šī vārda. Un vēl ir tāds ieteikums no valodniekiem, kas arī daudzkārt dzirdēts un bieži tiek atkārtots, ka nebūtu ieteicams šim divdabim pakārtot papildinātāju vai citu teikuma locekli, elektrību izmantojošs, agregātu stāvokli mainošs, šis ir no tulkota populāra zinātniska teksta, un izveidi regulējoši principi un pieņēmumi. Es saprotu, ka ir ļoti grūti pārtulkot citādi, jo tad teksts kļūst garāks, un šo faktiski var novērst ar palīgteikumu. Tātad principi un pieņēmumi, kas regulē to un to. Bet tad nākas visu teikumu it kā apgriezt otrādi, bet es arī priecājos, ka iepriekšējā runātāja teica, nevienmēr īsāk ir skaidrāk, reizēm garāk ir skaidrāk. Un ja katrs apgalvojums ir ar atsevišķu teikumu daļu pateikts, tad dažkārt tas ir labāk, vieglāk uztverams nekā tad, ja viss ir satilpināts vienā teikumā ar sarežģītām divdabju konstrukcijām. Un par otru divdabi rototies runājot, te es esmu mēģinājusi arī noformulēt 3 galvenos pamatnosacījumus, kuru būtu ievērojami šī divdabja lietojumā. Pirmais un galvenais ir skaidrība par darbības veicēju. Visvienkāršāk ir, ja tas ir nosaukts ar teikumu priekšmetu, tātad te ir viens piemērs no daļu literatūras, viens arī no Eiropas Savienības dokumentiem, tātad ir skaidrs, kas kaut ko dara. Tātad Attis sēd pie papīra lapas un Eiropas Savienība arī gatavojas konferencē. Protams, ir pieļaujama atkāpe no šīs normas, bet ar noteikumu, ka nerodas pārpratumi. Šeit gramatiski tātad tie, kas uzkrāj un pilnveido, tie nav nosaukti ar teikumu priekšmetu, bet mēs saprotam, ka tie ir tie, kas valodu analizē. Tā ka šeit teikumam faktiski nav nevainas, jo pārpratumi nevar rasties. Bet ir ļoti daudz piemēru, kur var pārprast. Tā tad arī šeit, un tas, starp citu, šajos Eiropas komisijas dokumentos ir ik uz soļa, vismaz tajos, ko es lasīju, iznāk, kas tad, uz ko šis ot attiecas, iznāk gandrīz pati Eiropas komisija, kura piekrīt, tad tai ir jāievēro šis pakts, bet doma jau ir cita, ka tas ir jādara dalību valstīm. Un, protams, var vienmēr teikt, mēs jau neesam muļķi, un mēs arī balstāmies teksta izpratnē uz zināšanām par pasauli, un gan jau mēs nojautīsim, uz ko tas attiecas. Bet es teiktu, ka pat, ja mēs interpretējam tekstu pareizi, tas tomēr prasa piepūli. Vai, teiksim, lasītājs nogurst, mēģinot interpretēt sarežģītu tekstu, un šāda lasītāja nogurdināšana ir pilnīgi nevajadzīga. Kā teiktu, modernāk valodniecībā tā ir kognitīva piepūle, kura nav vajadzīga. Bez šīs nevajadzīgās kognitīvās piepūles vēl papildus var būt, protams, arī, ka patiešām pārprot tekstu. Un tādi gadījumi ir, un jums tas arī ir labi zināms, teiksim, ir līguma teksts,
un viena puse ir izpratusi vienā veidā, otra citā veidā, un tad prasa valodniekiem, nu lūdzu pasakiet mums, kā tad te īsti ir, un valodnieki var tikai pateikt, nav ne tā, teikums ir pārprotams, ja? Tā tad nav pareizi izveidots. Nu, un jā, es nelasīšu visus piemērus, bet faktiski var atrast daudz šādu, un te var labi redzēt, ja saliek kopā ar atbilstošo angļu tekstu, ka tur visur ir ing, jā, tātad tas ir vieglākais veids, kā šīs ģerundija konstrukcijas pārtulkot, bet ir jāraugās, vai tomēr būs teksts adekvāti uztverams un viegli saprotams. Nu, šeit arī līdzīgi. Ja? Tātad mēs aizdomājamies, nu, kurš tad būs tas, kuram vajadzēs, vai kurš atzīst vienlaikus. Un šis ir no šīs pašas piekļūstamības direktīvas un paradoxāli, bet fakts, pati direktīva nav uzrakstīta vienkāršā un skaidrā valodā. Diemžēl, ja? Bet tā jau kādreiz gadās, tāpat kā saka, kurpniekam nav apavu, ja? Tad iestājoties par skaidru valodu, nevienmēr tas tiek darīts skaidrā valodā. Nu, otrs nosacījums ir par vienlaicīgumu, tātad divdabas aroti izsaka vienlaicīgumu, un šeit ir mazliet komisks piemērs no dzeltenās preses, tas bijusi, kas jauns vāka, faktiski iznāk, ka Hermanis to ir darījis vienlaicīgi. Ja? Viņš ir atlaidis aktieris, un tieši tajā pašā laikā viņš arī ir stipri dzēris, kas, protams, maz ticams, visticamāk viņš pēc tam piedzērās. Nu, un tad trešais, kas varbūt ir mazliet grūtāk saprotams, jēdzieniskās attieksmes starp divdabi un galveno darbību, respektīvi šie divdabi teicieni izsaka vai nu cēloni, nolūku, nosacījumu sekas, un šādā ziņā līdzinās palīgteikumiem, un šis ir tāds normāls, pieņemams piemērs, kur mēs varam uztvert nosacījumu attieksmes starp divdabi teicienu un pārējo teikumu daļu. Ja? Tātad, ja vienkāršos nodokļu sistēmu veiks tādus un tādus pasākumus, tad tiks atvieglota konkurence. Bet nevienmēr tas tā ir. Nu, šis piemērs no Delfiem liek domāt, ka varbūt mazuļi tieši tāpēc ir izglābušies, ka izkrituši no braucoša auto, kas arī ir maz ticams. Ja? Tātad šeit vajadzēja tomēr pateikt citādi, kaut gan izkrita, bet nevis šādi. Ja? Nu, un tad nākamais tāds garāks piemērs arī no Eiropas komisijas tulkota teksta, kur nevar nedz saprast, kas ir divdabi nosauktās darbības darītājs, tad kam vajag turpināt uzlabot informācijas apmaiņas mehānismus un kāds tam ir sakars, jēdzienisks sakars ar to galvenajā teikuma daļā nosaukto darbību. Tad nākamais konstrukciju tips ir nolūka palīgteikumi ar lai, kas savukārt atbilst angļu valodas nenoteiksmes konstrukcijām. Ja? Tātad tiklīdz kā runā tekstā par nolūku, tad angļu valodā ļoti bieži tur ir to un tad tālāk nenoteiksme. Nu, un atkal ir visvieglāk pārtulkot ar nolūku palīgteikumu, bet nelaime ir tāda, ka nolūku palīgteikumam latviešu valodā vajadzētu būt pakārtotam darbības vārdam. Tātad Mārice raksta tā labi, lai neuzbāstos mana runāšana. Bet, ja palīgteikumu piesaist lietvārdām, kā tas bieži gadās, ja burtiski pārceļ no angļu valodas, tad nevienmēr ir skaidrs, tās jēdzieniskās attieksmes nav vienmēr tik skaidras. Tātad es pat varētu ierosināt, ka var nevis lietot, lai uzlabotu, bet, piemēram, kas ļautu uzlabot, jo tad ir uzreiz skaidrs, ja, ka tas ir tieši tas pasākums, kas ļaus kaut ko uzlabot. Vai līdzīgi piemēri, šādus arī var atrast, jāsaka, cik uziet, tātad, kur var viens no iespējamiem tulkojumu variantiem būtu ar apzīmētāju palīgteikumu, vai kā šajā otrajā piemērā, manuprāt, tur vispār nav nolūka. Tur tātad labāk būtu vienkārši un jānodrošina uzlabojumi. Nu, un vēl var kādreiz izlīdzēties ar šanas vārdiem, kurus, protams, arī nevajadzētu pārmērīgi daudz lietot, bet reizēm tas ir skaidrāk. Tomēr, ja, lai tās attieksmes starp to, kas ir svarīgi, un to nākamo daļu būtu skaidrākas. Un vēl ar šiem palīgteikumiem ir tā nelaime, ka tieši tāpat kā ar divdabi konstrukcijām nevar vienmēr skaidri saprast darītāju.
Ja? Tātad kāds ir, kas aicina, un ir komisija, un kuram tad vajadzēs novērtēt vides informāciju un par to ziņot, to var saprast dažādos veidos. Protams, cilvēki, kas ikdienā ar šiem dokumentiem strādā, droši vien nojauš vai uzreiz jau saprot, kam tas ir adresēts. Bet, ja lasa cilvēks no malas, nu, tad ir krietni vien jāizdomājas, kam tā darbība jāveic. Šeit, acīm redzot, ir domāti, šis arī ir tātad no piekļūstamības akta, kur ir teikums sākumā viens nolūka palīga teikums, un tad ir pašās beigās. Es lasīju vairākas reizes, lai pārliecinātos, ka te tiešām ir domāti divi dažādi darītāji. Ja? Bet tas tā uzreiz viegli nav uztverams. Un, kas arī ir nevisai vēlams, divi pakārtojumi saikļi blakus, un diezgan bieži ir atrodams kalai, dažkārt liek komatu, dažkārt pat neliek. Nezinu, kāpēc, varbūt kādam licies, ka nebūs smuki, ja, ka viens pats kā ir atdalīts no abām pusēm ar komatiem. Faktiski to komatu jau vajadzētu, bet lieta tāda, ka šī konstrukcija vispār ir jāpārveido, un te ir viena iespēja to palīgteikumu ar lai pārvietot uz beigām. Ja. Tā var diezgan bieži izlabot šādus tekstus. Un vēl trešā lieta, ko es gribētu pieminēt, un par ko jau runāja iepriekš, ir pārprotami vai lieki vietnieku vārdi. Un es arī ļoti labi saprotu, tad, kad autors pats šo tekstu raksta vai tulko, viņam jau ir skaidrs, uz ko šis vietnieku vārds attiecas, bet lasītājam nevienmēr tas ir skaidrs. Un tas ir apmēram tā kā bērniem, kad viņi vienā periodā arī mācoties dzimto valodu, lieto vietnieku vārdus apmēram tā, nopērc man to, kas blakus tam, ja, un domā, ka mamma sapratīs, ko viņš domā ar to, kas ir blakus tam. Tad tiešām ir rūpīgi jāpārskata, un ja vajag, tad ir jāatkārto tas lietvārds, ja, lai patiešām būtu skaidrs, nu, nevis tā kā šeit, kur var atrast dažādus iepriekš pieminētos vārdus, uz kuriem vietnieku vārdi varētu principā attiekties. Nu, un otra lieta, kas noteikti ir arī, manuprāt, angļu valodas ietekmē, ka ir lieki vietnieku vārdi, kuri vispār ir jāmet ārā no teksta, jo tāpat no konteksta ir saprotams, uz ko kas attiecas. Un šie kalki parādās tāpēc, ka angļu valoda ir artikulu valoda, kurā tas, es burtiski tulkoju, plikais lietvārds, ja bare noun, nav iespējams vispār, vai retos gadījumos tikai iespējams, un lietvārda priekšā ir kaut kam jābūt. Vai nu tas ir artikuls, vai tas ir vietnieku vārds, vai tas ir kāds cits apzīmētājs. Latviešu valoda nav tāda tipa valoda, un mums pilnīgi normāls ir viens pats lietvārds bez šiem determinētājiem, respektīvi artikuliem, vietnieku vārdiem un tā tālāk. Un, ja tas no teikuma kopsakara ir saprotams, tad šādi vietnieku vārdi nav vajadzīgi. Un šī ir tā diezgan lipīga lieta, kas parādās ne tikai tulkotos tekstos, bet arī tekstos, kas jau oriģināli ir rakstīti latviešu valodā, jo cilvēki tagad iedomājas, ka viņiem vienmēr ir tad jānorāda to produktiem un tam līdzīgi. Nu, un tad pašās beigās tāds arī jautājums, uz kuru diezgan grūti atbildēt, un kas jau ieskanējās un droši vien ieskanēsies arī citās prezentācijās, ko tad nabaga tulkotājam darīt, ja tulkojamais teksts ir nekvalitatīvs. Un šeit vēl daži piemēri arī, kur jūs tātad varat paskatīties, ka ne tikai manis pieminētie kalki ir vainīgi pie tā, ka teksts ir grūti uztverams, bet ir arī daudz citu lietu, piemēram, vairāki palīgteikumi, cits aiz cita, par kuriem mēs arī uzreiz nevaram saprast, vai tie ir vienlīdzīgi vai nav, tad arī tur tā izceltā visai dīvainā samudžinātā konstrukcija, kur arī ar datīvu latviešu valodā dažkārt ir problēmas, jo tas var būt pārprotams. Tad ir vesela virkne, arī diezgan bieži, diezgan izplatīta lieta, ka ir vairāki un tad mēs pirmajā brīdī varētu domāt, ka visi saista vienlīdzīgu teikuma locekļu virknes locekļus vai komponentus, bet beigās izrādās, ka tomēr nē. Un tad vēl pats pēdējais piemērs arī no šī paša piekļūstamības akta.
tas ir šī akta sākums. Nu, un ļoti interesanti. Tātad Eiropas parlaments un Eiropas Savienības padome, tad ir komats, un tad nāk kaut kas ar šo pilnīgi nesaistīts. Nu, labi, ņemot vērā, tur tā, tad ir tāds tā kā, un tad ir 104 paragrāfi, un tad ir beigās. Šī teikuma beigas ir pieņēmuši šo direktīvu. Ja? Un es arī saprotu tulkotājus, kas droši vien nedrīkst patvaļīgi pārstatīt teksta daļas, vai ne? Bet loģiski būtu, ir pieņēmuši šo direktīvu, un tad tālāk būtu tas pamatojums, kāpēc, ja? Nevis otrādi. Jo es tiešām ilgi pētīju šo dokumentu, kamēr es atradu, kurā vietā ir pieņēmuši šo direktīvu. Bet, ja runājam par skaidru valodu, tad, protams, ka šādiem dokumentiem nevajadzētu būt. Atbilde uz jautājumu, kuras izvirzīju, ir tāda, pirmkārt, ka ir jācīnās par to, lai oriģināli teksti būtu skaidri un saprotami, un es saprotu, tā ir savā ziņā cīņa ar veidzirnavām, jo tā clear writing kampaņa jau nepavisam nav jauna, jā, tā ir jau sen, bet rezultāti nav tik iepriecinoši. Un otra man atbilde, ko es parasti studentiem saku, ir tāda, ja jūs kaut mazliet varat uzlabot to slikto oriģinālu tekstu, dariet to. Tik, cik jums atļauj, tik dariet, un tas jau būs iegūms, ja jūs būsiet izmetuši ārā vienu vai divus liekus vārdus vai vienu garu teikumu sadalījuši divos. Paldies par uzmanību. Paldies, Ilzei. Vai mums ir kādi jautājumi no zāles? No aizmugures. Ilze, liels paldies. Man ir tikai komentārs par to lai. Jo bieži vien pārrakstot šos tekstus, es redzu vēl briesmīgāku lietu, un tas ir nolūkā darīt to un to, un tad tas lai nāk kā glābiņš, un nevienmēr tas ir sasaistīts ar darbības vārdu. Varbūt es labprāt novērtētu to padomu, ko tad darīt, kā tad to lai, kur to lai novietot, lai tas tiešām būtu visspēcīgāk, visiedarbīgāk. Varbūt, ka var mēģināt iztaisīt virsteikumu tādu, lai tur būtu tas darbības vārds, bez nolūkā, protams, jo tas dublē to, lai dažos gadījumos var ar apzīmētāju palīgt teikumu, kas ļautu izdarīt to un to. Vēl ir daži gadījumi, kad var ar to šanu, bet tur arī uzmanīgi jārīkojas, jo ja pārmērīgi daudz šanu ir teikumā, tas arī vairs nebūs labi, un tas arī no uztveres viedokļa nav vienkārši. Ja? Jāsaka tā, ja galīgi neko nevar, tad jāatstāj kā ir. Ja liekas, ka varēs tik un tā labi saprast, tad var jau, protams, arī piemiedzot acis, mazliet no tās normas atkāpties. Jā, man ir tikai komentārs par to pēdējo piemēru par teksta struktūru. Jā. Eiropas Savienības iestādēs tieši forma, kur ir jābūt kādām teksta daļām, ir administratīvi noteikti un juridiski. To mēs nedrīkstam mainīt, tāpēc tā ir. Visās valodās ir jābūt vienādi, tāpēc arī latviešu valodā ir bijusi savulaik vēl ar vienu daudziem tā šķiet problēma, ka liek datumu iekavās, tad tāda un tāda direktīva, nevis tā un tā datuma direktīva. Tā kā, bet es domāju, tas arī, protams, pēc jūsu prezentācijas nav galvenais jautājums, tā nav lielākā problēma. Tā kā dažas no tiem paragrāfiem bija, protams, neatbilstoši, teiksim, tā, piekļūstamības direktīvas jēgas garam. Bet paldies. Jā, paldies. Es to ļoti labi arī saprotu, ka tiešām ir tās iespējas kaut ko mainīt un uzlabot ir ierobežotas. To es vienkārši minēju kā tādu piemēru, tāpēc, ka es pati sāku lasīt šo direktīvu un es vienkārši apjuku. Es domāju, kur tad būs tas teikuma turpinājums, ja? Bet es šaubos, vai angļu valodas runātājiem tas būtu tik viegli uztverams. Es domāju, viņam tieši tās pašas problēmas būs, ja? Ka viņš izlasa teikumu priekšmetu un izteicējs ir kaut kur pēc 10 lapusēm. Ja? Es šaubos, vai te ir tā valodas vaina, drīzāk tā ir jau tā oriģināla teksta struktūras jautājums. Jā. Paldies. Tā. Es gribētu tikai padalīties ar vienu eksperimentu, kas bija pirms kādiem 6 gadiem Eiropas komisijā tieši saistībā ar clear writing, un izlēma vienu direktīvu pārrakstīt skaidrā valodā un tā tālāk. Un tad bija tulkotājiem jāpārtulko, protams,
Un viņi visi spļaudījās, tāpēc, ka viņi ir pieraduši pie šīs sakropļotās franču, angļu sarežģītās valodas. Viņi arī izmanto tur mašīnu tulkošanu, kurai ir viss jau tur tie izteicieni izlec. Un viņiem, protams, nebija pagarināts termiņš, un līdz ar to viņiem gāja diezgan grūti. Protams, tas nav iemesls necensties panākt šo skaidrāko valodu, bet vienkārši kā tas ir, ka pēc 50 gadu rakstīšanas, kad mēģina arī vienkāršot valodu, gan oriģinālajā, gan arī mūsu galā. Jā, paldies par komentāru. Nu, tā ir. Nu, tā, diemžēl, ir, jā, ka mēs visi esam ļoti pieraduši pie šīs samudžinātās valodas. Un, ja ikdienā ar to strādā, tā vairs tik briesmīgi neliekas. Bet tas jau nemaina lietas būtību. Man vēl īsts komentārs par tiem oriģināliem. Kāpēc tas sākotnējais teksts ir tik sarežģīts? Nav jau tā, ka Eiropas komisija, kas izstrādā priekšlikumu, ka viņi tur vai nu galīgi neko nesaprot no rakstīšanas un tam līdzīgi. Tas sākotnējais variants, komisijas priekšlikums ir daudz īsāks par to gala variantu, un viņš ir daudz skaidrāks. Viņš ir varbūt 3 reiz, 4 reiz īsāks kādreiz. Bet kamēr tas sākotnējais priekšlikums iziet cauri padomas visām darba grupām un kamēr tur ir iestrādātas visas dalību valstu vajadzības, priekšlikumu un tā tālāk, lai beigu galā valsts varētu apstiprināt un vienoties, tad tas teksts ir tāds, kāds viņš ir. Ja tur ir tīri, tas nav saistīts ar valodu vai ar cilvēku lingvistisko nekompetenci. Gribēju aizstāvēt drusciņu Eiropas komisiju. Paldies. Nē, es to ļoti labi saprotu. Tas pats jau ir arī ar visiem latviešu tekstiem, ka tikmēr labo un papildina un groza, kamēr viņš ir apaudzis jau var nezinu ko. Bet tāpēc es priecājos, kad šeit kolēģi teica, ka var tomēr kādu likumu uztaisīt 2 vai 3 reiz īsāku, izmetot ārā nevajadzīgo informāciju, un varbūt to var kādos pielikumos, ja, vai kā, jo tagad arī internetu laikmetā mēs visi esam pazīstami ar hierarhiskiem tekstiem, ka ir pamatteksts, un tad, ja grib kaut kur ko sīkāk uzzināt, tad var uzklikšķināt un atvērst kaut ko vēl papildus vairāk. Jo bieži vien, man liekas, tā problēma ir tajā, ka tas viss ir vienlaidu teksts, un ja, piemēram, cilvēks grib atrast kādus svarīgākos informācijas fragmentus, viņš to nevar. Viņam ir jālasa viss cauri, un arī daudz, kas pa vidu var būt tāds, margināls, mazāk svarīgs. Tā kā varbūt, protams, to nevar atrisināt tulkotājs, bet varbūt domājot par to tekstu struktūru vispār, ja tie ir tik ļoti gari, tā kā tagad arī skolā saka, ka ir tas īsais variants, ja, vienkāršais variants, tad ir tāds vidējs, un tad ir tas augstākais detalizētais variants. Varbūt, es nezinu, bet tas jau nav, protams, tulkotājiem izlemjams. Jā, paldies. Es aicinu pārējos jautājumus uzdot pārtraukumā. Mēs noteikti varēsim turpināt šīs sarunas un jautājumu atbildēt.